mans vārds ir Toms Krasenska, un es jūs sveicu nākamajā speciālās sērijas epizodē no Unimax darbnīcas, kas simboliski nosaukta par Blackcoat. Atkal pievērsīsimies instrumentiem, kuriem nav nepieciešama elektrība. Šoreiz ēvelēm. Unimax piedāvā noderīgu 3 pamata rokas ēveļu komplektu. Ja Amerikā mūsu koka ēveles sauc par Eiropas, tad mēs Eiropā šīs ēveles varam droši saukt par amerikāņu. Tās ir pilnībā metāla, korpus ir izgatavots no čuguna un griešanas instrumenti no tērauda. Raksturīgs metāla ēvelēm ir skrūvju mehānisms naža regulēšanai, kas ievērojami atvieglo skaidas leņķa pielāgošanu. Lai gan dažreiz to var redzēt arī pie koka ēvelēm, tomēr tām ir raksturīga stiprināšana. Koka ķīli. Vienkāršībā ir skaistums, taču iesācēji šī sistēma droši vien atturēs. Pirmo ēveli mēs pēc mūsu noteikumiem klasificētu kā klopka ēveli, jo uz asmens ir vēl viena plāksne, ko sauc par klopku, kas nodrošina labāku skaidas lūzumu un tādējādi rada gludāku virsmu. Klopkai vajadzētu būt 1 līdz 2,5 mm no asmens malas. Lai būtu skaidrība, piebildīšu, ka ne katra ēvele, kurai ir klopka ēvele. Asmens platums ir 50 mm un pateicoties regulēšanas mehānismam, asmens vai dzels vēlamās pozīcijas iestatīšana. Ir vienkārši pat iesācējiem. Ar skrūvi tiek regulēta tikai asmens izvirzīšana un ar sviru tā noliekšana uz sāniem, respektīvi asmens izlīdzināšana. Paralēli pamatnē, lai noņemtais skaidrs. Biezums būtu vienāds abos galos. Izpildījums ir skaists. Man patīk koka rokturi, kas nesaldē plaukstu. Un precīzi apstrādātie bloki ļauj veikt perpendikulāru ēvelēšanu. Nākamā ēvele ir maza vienrocīga gludeklis ar asmeni, kura platums ir 40 mm. Tas ir ideāli piemērots nelieliem apdares darbiem, piemēram, malu noņemšanai, īpaši cietkoksnē. Asmenim ir ļoti mazs slīpums. Turklāt tam ir vienmērīga ierobežotāja regulēšana, kas ļauj pielāgoties dažādiem skaidas biezumiem. Plata sprauga ir paredzēta ātrai materiāla apstrādei tur, kur precizitāte vēl nav tik svarīga. Savukārt šaurā sprauga ir paredzēta apdarei. Komplektu papildina ēvele, kas pazīstama kā kvlaštovka ar asmeni, kura platums ir 55 mm, kas nedaudz atgādina kartupeļu mizotāju, un būtībā veic līdzīgu uzdevumu – noapaļotu virsmu vienmērīgas kārtas noņemšanu. Kamēr lielākajai daļai citu ēveļu uzdevums ir saglabāt plakni, Vlaštovkats ir speciālists ārējo un, iespējams, arī iekšējo loku apstrādē. Tas ir atkarīgs no plāna formas. Es vēlētos jums parādīt vēl 2 ēveles, kas nebija komplektā, bet pieder pie galdnieka pamata aprīkojuma, proti tās augtos rīmsovņikus. To priekšrocība ir tā, ka tiem ir asmens visā, plāna platumā. Tāpēc tie ir ideāli piemēroti rievas vai pusrievas izgatavošanai. Atkal tās ir čuguna ēveles ar modernu konstrukciju, un asmeņi ir pat no instrumenta tērauda, tāpēc tos būs grūtāk asināt, bet asmens saglabāsies ilgāk. Pamatā pastāv 2 rīmsovņiku veidi ar asmeni aptuveni plāna garuma vidū un ar asmeni tā sauktajā deguna vietā. Tie ir paredzēti necaurējošu rievu un pusriņķu ēvelēšanai. Šo tipu pārstāv patiešām maza ēvele ar 5 un 20 mm platumu un īsu degunu, kuru var nedaudz pārvietot. Otrā ēvele ir universāla, tā aizstāja gan klasisko romiešu ēveli, gan tā saukto full nosi. Garais pagarinājums nodrošina, tāpat kā parastā romiešu ēvele, labāku vadību. Tomēr var uzstādīt tikai īsu degunu, kuru gan ir grūtāk ievietot griezumā, bet ar to var ēvelēt necaurējošas rievas un pusriņas. Un treškārt, jūs varat izmantot ēveli pilnīgi bez deguna, līdzīgi kā kaltu stūra tīrīšana. Šāviena platums ir 28 mm. Darbs ar rokas ēveli ir pavisam cits stāsts. Pirmkārt, jūs labi pasvīdīsiet. Un otrkārt, ēvelētā virsma ir pavisam citāda nekā no elektriskās ēveles. Un treškārt, pareizas ēvelēšanas blakus produkts ir skaistas skaidas, kurām ir daudz praktisku un estētisku pielietojumu. Un kā tad pareizi iestatīt skaidu? Ja neskaita ēveli ar izliekto asmeni, kas paredzēta lielu skaidas noņemšanai ātrai, bet rupjai virsmas apstrādē. Skaida, pēc ekspertu domām vajadzētu būt tik plānai kā papīrs. Tomēr maz no viņiem piebilst, ka tai vajadzētu būt kā cigarešu papīra. Tai vajadzētu būt caurspīdīgai. Protams, es nevarēju atturēties un gribēju izmēģināt ēveles uzreiz pēc to iegādes. Un tās tiešām darbojās ļoti labi. Kopā ar tām es pasūtīju arī asināšanas ierīci kaltiem un ēveļu asmeņiem.
Un jāsaka, ka tikai pēc asināšanas tās bija patiešām lieliski. Darbu ar šo ierīci mēs parādīsim kādā no nākamajiem video. Un, ja jūs interesē papildus galdnieka skava, kas ir nenovērtējama ne tikai e-vēlēšanas laikā, apskatiet pirmo video no Blackcode sērijas, kur es parādīju tās montāžu pie darba galda. Un koka uzliku, uzstādīšanu. Jūs paši redzat, ka rokas instrumenti dažkārt nodrošina pat labākus rezultātus nekā modernās mašīnas. Un darbs ar tiem sniedz lielāku gandarījumu. Tas ir arī nedaudz drošāks nekā augstas apgrieziena mašīnas. Katrs izstrādājums ir turklāt oriģināls. Kokskaidu plātni cienītājus gan nāksies apbēdināt, jo lielākā daļa tradicionālo rokas instrumentu un rīku ir paredzēti masīvu koksnē. Atsauces. Uz visiem minētajiem produktiem atradīsiet aprakstā zem video. Lūdzu, abonējiet un noklikšķiniet uz zvaniņa ikonas, lai saņemtu paziņojumus par jauniem video no Unimax darbnīcas. Priecāsimies arī par jūsu patiku vai konstruktīvu komentāru. Lai jums jauka diena un drīz tiksimies Unimax darbnīcā.